Basketbols, kā jebkurš cits sporta veids, nav iedomājams bez formas tērpiem. Lai nesagātātu grūtības sev, komandas biedriem, tiesnešiem, kā arī pats svarīgākais skatītājiem, komandas tērpjas atšķirīgās krāsās. Kam un kāpēc, gaišie vai tumšie, uzzināsim jau tūlīt. Tam, ko tikko minēja Renārs, piekritīs daudzi. Arī tie, kuri spēlēja basketbolu, kad vēl zāle bija zaļāka, bet televizori melnbalti. Pat tajos skatoties varēja atšķirt komandas, jo vieni bija tumšie, bet otri gaišie. FIBAs noteikumu paredz to, ka mājnieki ir gaišā krāsā un pretinieki ir tumšas krāsas kreklos. Ja komandas savstarpēji vienojas, tad var būt otrādi. Latvijas un arī Baltijas līgas čempionāta pieteikumos komandas drīkst norādīt, kādas krāsas vēlās. Labs piemērs ir VF Rīga, kas savā laukumā spēlē melnā. Jau gadiem komandas centušās ne tikai labi spēlēt, bet arī labi izskatīties laukumā. Atbildi pēc kādiem principiem izvēlas formu krāsu devāmies noskaidrot pie Latvijas čempioniem Barons. Sākās ar principam Lainer, tad 92. gadā, tad liels iespējas izvēlēties nemaz nebija. Un, kad mēs sākām principam bija baltā un zilā. Kāpēc viņi radās, es pat neatceros, man liekas, ko varēja dabūt tādus arī ņēma tajā laikā. Nu, tad, kad jau ir izvēlēts krāsas komandai, klubam, tad mēģina arī pie tām pieturēties. Un klubi arī mēģina to darīt, jo tā ir neatņemama sporta mārketinga sastāvdaļa. Basketbola apskats ziņkārs Dzīts devās arī pie miglnieku Igora un Raimonda tēva Jāņa, kuram ir pamatīga basketbola formu kolekcija. Formas jau ir pabalējuši, nobalējuši. Sākums jau ar VF formu. Brocēni. Šis ir CSK krekls. Tas tāds vecums? Vecums, jā, vecākais ar strīpu. Tā kā te vēlreiz miglnieks Raimonds. Antil. PSRS izlas Igors. Katram formas tērpam, protams, savs stāsts, bet pirms to uzvelk paši sportisti. Notiek pamatīgs darbs pie formu tapšanas. Klubi izvēlas krāsas, audumu, piegriezumu un dizainu. Pirmais tiek atrasts arī fonts, šrifts tiek izmeklēts. Jā. Tad te ir saliktas attiecības, te ir izmēri, kā veidojās, kādos laukumos jāiekļaujās, un tad ir arī ražotājiem dod speciāli norādes, cik augsti kas atrodas. Protams, tās vietas varbūt var mainīties, jā, bet izmēri ir stingri noteikti, jo viņi pat mērot tos kvadrātcentimetrus, un tad, ja nav, to var lielu soli dabūt. Mums ir jaunās formas, un viņas ir īsākas. Un, man, teiksim, nav problēma ar to, ka šorti ir īsāki, bet meitenes diezgan jutās nekomfortabli. Bet, principā, man patīk Latvijas izlases formas kāds. Viņas bija labas kvalitātes un ļoti ērtas. Tāds lūk stāsts par formām. Nākamos jautājumus sūtiet uz mūsu e-pasta adresi basketapskats@gmail.com. Mēs izpētīsim un parādīsim!